Labdien! Ziņās lasam bēdīgas ziņas, ka 10 dienu laikā uz Latvijas ceļiem atkal gandrīz 10 cilvēki gājuši bojā. Satiksmes eksperti meklē iemeslus, kāpēc tas tā. Daudzus gadus cīnamies ar alkoholu, cīnamies ar ātrumu, rezultāts tūks nulē. Pagājušā gadā bojā gāja 149 cilvēki, kas ir tieši tāds pats rādītājs kā 5 gadus atpakaļ. Tad īsta progresa nav. Manā skatījumā galvenais iemesls ir distance. Tad visa Eiropa jau sen ir pārgājusi uz distanci 3 sekundes. Es pat Latvijas autoskolā vienā atradu 95. gada materiālu, kur jau tika pieminētas šīs 3 sekundes kā drošas. Lai piedalītos ceļu satiksmē ārpus apdzīvotām vietām, mums joprojām satiksmes noteikumos rakstīts, ka droša distance ir tāda, kad priekšā auto bremzē, un mēs arī paspējam nobremzēt. Kā to noteikti neviens nevar pateikt. Drošas braukšanas speciālisti stāsta, ka distance jāietur tāda, lai kāds neielien priekšā, ja tas ir pilnīgs absurds. Ja, Eiropā drošas braukšanas distance 3 sekundes. Ievērojam šo distanci un satiksmes negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem noteikti samazināsies. Otrs, ko gribu teikt, mēs lasam ziņās, ja šo te Salaspils basketbolistu nāvi, jaunietis 16 gadu, braucis pie stūres, ir bijušas visas atļaujas. Varbūt vecākiem tomēr nevajadzētu uzreiz pašiem censties iemācīt jaunieti braukt. Dažas nodarbības pie instruktora, kas iemācīs pašus pamatus, ko kā darīt, un tad tas varētu būt savādāk. Man ar, piemēram, šobrīd mācās meitene, kurai tiesības jāliek martā, ja, bet viņi plāno mācīties ar vecākiem, bet šobrīd viņi brauc 5 nodarbības un iemācās šos te braukšanas pamatus, un tad jau vecāki var braukt. Varbūt arī likumdošanā vajadzētu kaut ko pamainīt, ja šo balto tiesību tirdzniecību, kad vajadzētu mazliet vairāk kādas zināšanas, ne tikai ārsta izziņa. Un trešais, visiem atgādina satiksmes noteikums. Satiksmes noteikumos rakstīts 15. punktā. Gājējiem pirms šķērso gājēju pāreju jāpārliecinās par to, ka tiek dots ceļš. Mums, diemžēl, ir situācijas, kad gājēji speciāli apzināti griež galvu uz otru pusi un soļo pāri. Arī šeit mums ir satiksmes negadījumi ar bēdīgu iznākumu. Tad atceramies. Gājējiem pirms šķērso gājēju pāreju jāpārliecinās, ka viņam tiek dots ceļš. Tā, lai veicās!